Jā, jā. Tu vari ar rociņu pamaisīt tajā burciņā, ja? Jā. Es došu Dacei kaut ko pastāstīt. Evelīna dzīvo tepat Zaļumos, kas nepazīst šo meiteni, un tādu skaistu uzvārdu Evelīna Puķe ir meitene, kur mums šodien būs tā laimīgā rociņa un izvilks šo skaisto braucienu. Un mēs te tagad savā starpā jau gandrīz strīdamies, kurš tad nu šodien izvilks un kurš būs tas laimīgais. Viens saka, nu būs kāds pensionārs. Es saku, nē, droši vien te reku vien kaimiņu frakcija nostājušies. Viņi teica, mēs izvilksim, droši vien jau, ka tad jāīrē vesels kuģis, lai tie pelčinieki tiktu virsū. Bet, nu, kā nu būs, tā būs. Laikam nevar atrast karti. Bet tūlīt mēs nokārtosim to. Evelīnī, tu neesi uztraukusies. Tu tagad pamājies, kamēr Edīte vēl nāk, tu tā labi izmājies, ja? Pamājies. Droši, viņi baidās. Nē, vēl jau nē, ja? Lai velk? Jā, lai velk. Izmājies vēl kārtīgi, pamājies to burciņu. Pamājies droši burciņu. Un tagad vēl cārā kaut ko. Nu, saki! Nē, es vēl neteikšu neko. Bišķiņu intrigai. Evelīna, paldies, jā. Nu, es nezinu, kā lai to pasaka, kā lai to nepasaka. Nē, bet tā ģimene ir laimīga, jo loterijas biļeti ir Gusts Ciņķis, māte Liene Ciņķe. Tātad 2. gadu pēc kārtas mūsu priekšgalā izvirzījušies ciņķi. Kaut gan pagājušajā gadā nebija ciņķis, vienkārši Matīs tur tā bija piešlējies klāt. Bet nu šogad tiešām, Gust, nu es tevi sveicu. Tu varēsi ar mammu braukt ceļojumā. Tu pagājušajā gadā arī biji? Bija, jā? Nu, tad dāvanu karte. Es parādīšu, lai nedomā, ka te kaut kādas muļķības ir. Tā ir tiešām dāvanu karte. Tas ir ceļojums 50 latu apmērā uz Stokholmu. Tā kā tu aizbrauksi, tad tev būs jāpastāst, ko tu tur redzēji. Tad mēs taisīsim vienu pasākumu, un tad tu mums pastāstīsi, ko tu tur redzēji. Labi? Lai jums jauks ceļojums. Tā tas tā rakstīts. Lūdzu? Ar visu to mēs. Un viss mēs viņš tev līdzi. Mēs aplaudējam Gustam.